Labdien, mani sauc Mārtiņš Upītis. Es esmu uzņēmuma Physical Add-ons valdes priekšsēdētājs. Tas, ko mēs uzņēmumā darām, ir veidojam māksliniekiem palīglīdzekļus. Ja kādreiz varbūt bija Photoshopā, tu varēja nopirkt kādu mākslinieka brašus vai kāda mākslinieka veidotus palīglīdzekļus, tad tas, ko mēs darām. Es esmu izgājis cauri tam mākslas procesam un zinu, kas ir nepieciešams māksliniekiem, un mēs veidojam produktus māksliniekiem. Jā, mūsu produktos apvienojās tas, ko mums mācīja mākslas skolā, akadēmijā, un es to, tāda varētu teikt starpdisciplinārs produkts, kas apvieno tehnoloģijas, tā kā datortehnoloģijas ar māksliniecisko tādu kā pieeju tādām tehniskām lietām. Un kas, manuprāt, iedod mūsu produktiem tādu kā papildus pievienoto vērtību, jo viņi nav tīri balstīti uz negluži fiziskiem efektiem, drīzāk tā kā nav balstīti uz zinātniskiem papīriem, viņi vairāk tā kā iet cauri tādam mākslinieciskiem skatījumam. Ar savu darbību, ar savu ikdienu un kam to dara? Jā, man sauc Oskars Pavlovskis. Vienā vārdā sev var piekabināt, protams, ka mākslinieks. Tā specifiskāk ar tādu interesi par datorgrafiku, 3D, lielākoties animāciju un ilustrāciju. Plus vēl viss kaut kas tur nāk klāt. Ikdienā jau vairāk kā 15 gadus arī nodarbojos ar spēļu izstrādi. Pārsvarā strādāju firmās, kas taisa spēles gan priekš dažādām platformām. Ik pa laikam kaut ko arī nomaina tās savas jomas. Gan es pastrādājos kā pasniedzējs, gan reklāmas tirgu, taisot animācijas. Un sev tā kā vairāk to ilustrācijas jomu atstājot vairāk tā kā tīri ne priekš algotā darba, bet priekš mākslas. Un tas tāds mans lauciņš, kurā es darbojos tā teikt, privāti. Tad arī ilustrācija un vēl citām dažādām lietām, kas kurā brīdī interesē. Jā, es esmu pašnodarbinātais. Jau, man liekas, no 2011. gada. Neesmu strādājis algotu darbu pie kāda vēl nekad, bet tad, kad es sāku pašnodarbināšanos, tad tas freelancer vārds bija tāds, kaut kas, par ko es lepojos. Tagad man šķiet, ka freelancer vārds iegūst vairāk tādu negluži negatīvāku, bet tādu, ceru, ka tu pieredzēji freelancer dzīvesveidu, tad tu sāc saprast, par ko iet tiešām runa. Pašnodarbināšanās nav kaut kas tāds triviāls darbs, jo tas iekļauj atkal starpdisciplinaritāti. Tev jābūt gan grāmatvedim, gan sava laika menedžerim, gan ar disciplīnu par savu laiku. Un arī par savu darbu, kurā mirklī tu sāc strādāt, kurā nē. Bet pirms tam bija pilnīgs hauss. Varētu teikt, ka vēl pirms Covid laika es arī strādāju no mājām. Un tā kā es pamodos, tā arī aizgāju pie datora, uzreiz sāku strādāt. Bez kafijas, bez dušas, bez saņemšanās dažreiz. Vienkārši tas laiks bija tāds bez disciplīnas. Bet tas, pašnodarbināšanās liek ieviest tādu kā disciplīnu, kaut kādas robežu novilkšanu. Jo neviens cits to tavā vietā neizdara. Patiesībā vispār sākot to pašnodarbināšanos, es nezināju, ko tas nozīmē. Tīri vienkārši darba devējs teica, hei, tev jābūt ar nodokļu maksātāju kodu, un aizgāju uz valsts ieņēmumu dienestu, pajautāju, kā kaut ko tādu dabūt. Jums jābūt par saimnieciskās darbības veicējs. Viss, iereģistrējiet mani. Un es neizgāju kaut kādam, posmam cauri, kurš aiziet uz lekcijām, paklausītos, ko tas patiesībā nozīmē. Bet ar laiku es to, ar laiku tas atnāk. Tu saproti, jāmaksā nodokļi, ir jāiesūta ceturkšņa atskaites, jāiesūta ir gada atskaites. Tas tā
Dažreiz caur kaut kādām tādām negluži pozitīvākām lietām iziet cauri, jo tas nav kaut kas tāds, kas man labi padodas. Manā visa grāmatvedība tas ir grūtāk nekā raķešu zinātne. Bet, ja kādreiz es to pats darīju caur tādiem kļūdām, tad tagad tas ir pamainījies. Man ir savs grāmatvedis, man ir mana komanda, kas parūpējās par lietām, kuras man nepadodas vai kuras man nepatīk. Ir ar laiku vecākam paliekot, ir ar laiku jāsaprot, kur tu patērē par daudz laiku, tas viss jāoptimizē, kur tu vari vairāk to laiku atdot un tu iegūsti. Tā kā saprast, ja tu samaksā kādam par to darbu, kas tev nepatīk, tu patiesībā vairāk iegūsti nekā tad, ja tu to pats darītu, mocītos un varbūt iekļūt vēl, valsts nodevēja sarakstā. Es tā kā varētu teikt, ka principā gandrīz to pretējo ceļu, varbūt ne pretējo, bet paralēlo, kā Mārtiņš, tad es esmu lielāko daļu laika, cik no darba tirgus, no mākslas, tā teikt, strādājis kā darba ņēmējs kādā uzņēmumā. Kā jau pirms tam minēju, tas ir pārsvarā par spēļu uzņēmumiem, kur ir lielākas komandas, kas vienkārši kopā veido kaut kādu vienu produktu, vienu spēli, vai vairākas, protams, bet tas nav darbs, ko viens cilvēks baigi varētu izdarīt, jo iekļauj ļoti daudz pozīcijas, kam labāk nepieciešams vairāk cilvēku, lai to paveiktu. Es strādāju tādā algotā darbā ar konkrētu grafiku, visām sociālajām garantijām, to drošību. Man kaut kā, es neesmu izgājis cauri tam pašnodarbinātājiem procesam kā Mārtiņš, bet es esmu uzreiz jau 2005. gadā apmēram ielicis jau darba tirgu. Kopš tā brīža jau arī līdz šim ar kaut kādām nelielām pauzēm darbojos tādā veidā. Tas ir konkrēti saprotama lieta. Tad ir savs grafiks, ir jāiet uz darbu, tad, kad ir jāiet, lai varētu pastrādāt kopā ar kolēģiem, lai notiktu tas komandas darbs un kopā varētu kaut kādus procesus bīdīt efektīvāk. Paralēli tam nodarbojos jau ar savu individuālo mākslas praksi. Tad tās divas lietas baigi labi neiet, protams, ka kopā. Tas ir saprotams, tāpēc, ka algotais darbs ir 8 stundas dienā. Es tur ik pa laikam, ik pa gadiem tur pamainu, dažreiz aizēju uz puslodzi. Ir bijuši gadījumi, kad paņem, saprot, ka tev mākslas praksē nepietiek laiks. Sarunā, es tagad strādāšu uz puslodzi, un tad adekvāti tad ir tev brīvāks laiks, bet tādā veidā esmu vienreiz arī attapies, ka es paņemu puslodzi un attopos nevis vienā darbā puslodzē, bet 3 darbos. Tāpēc, kad tev atbrīvojās laiks, un tad paņem vēl kaut ko uz puslodzi, un beigās aizgāju vēl par pasniedzēju Rozentāla skolā un kaut kā to laiku aizpildīju. Un tad bija, principā 4 darbi, jo vēl paralēli mana personīgā mākslas praksa, ko es taisu ilustrācijas komiks. Tad tas ir gan plus, gan mīnus tā darba ņemšana pie kāda darba devēja, jo tas laiks ir limitēts pēc tam, lai darītu kaut kādas savas lietas, un diezgan bieži nonāc tādā strupceļā, kā varbūt esi iegājis darbu pie kādā uzņēmumā ar domu, ka tur būs kaut kas, tev varbūt sasolīts, ka darīs to un darīs šito, bet paiet laiks un saprot, ka īsti tas nekur neiet, ka tomēr tev tava individuālā praksa ir nedaudz vairāk interesē, un tad sāc kaut ko mainīt un meklēt kaut kas ir varbūt piemērotāks, lai sabalansētu tās abas divas lietas. Tas, protams, kā arī ir izdarāms. Atgriežoties pie tā individuālā, tad ir tās, kā sanāk, kad pēc darba, brīvajos laikos, es zīmēju, ir visādi projekti, kas tur uzpeld, ko pats organizē, gan ar ilustrācijas saistīti, gan diezgan daudz ar komiksiem. Bet ir bijuši brīži, kad tu zini, ka ir jātaisa izstāde, un tad tu ņem vienkārši darba atvaļinājumu 2 nedēļas un taisa darbs priekš izstādes. Tas ir tāds savienojums formāts arī kādā veidā.
tev jebkurā gadījumā tu esi paliecināts savā stabilajā darbā, bet tu arī vari paralēli nodarboties. Ja darba devējs to atļauj? Darba devējs nevar to atļaut, pēc likuma ir nevienam valstī pieejams atvaļinājums. Bet, jā, protams, mani palēmējis, ka es strādāju uzņēmumos, kur ir diezgan fleksibli, tur nav īpaši sanācis tā, ka kāds kaut ko man neatļautu. Vienmēr arī tā kā, ir tā kā esi vērtīgs darbinieks, tev vienmēr nāk pretī arī, un tad var visu kaut ko sarunāt tā kā nepieciešams. Viņi vairāk tā kā ekonomiski, man nav tas spiediens uz to, ka man ir jānopelna nauda ar savu mākslu tik ļoti liels, lai varbūt es censtos jau arī savu radošo darbību, tā kā mēģināt baigi tur finansiālu guvumu no tā. Bet tad tas vairāk paliek tīri varbūt pat brīvāk šī gadījumā, tāpēc ka es zinu, ka es ar to nepelnīšu. Es varu darīt to, kas man patiešām patīk, nesakot kaut kādām tur lietām, kas varbūt pārdotos un kaut kādā tādā ziņā. Tas varbūt no vienas puses tas dienas darbs tev ierobežo, no otras puses varbūt tā kā atbrīvoja tā finansiālo tu daļu, ja tu spēj kaut kādā veidā nosegt jau ar to dienas darbu, tad pēc tam tā radošā darbība tādā mazākā laika posmā iespiestākā un koncentrētākā tev ir jāizdara bez nekādiem tiem ierobežojumiem par to, ka tev ir jānopelna kā iztikai, tur īrei un visām citām lietām, jo no to tu jau nodošini ar savu dienas darbu. Man personīgi varbūt ir tā, ka tas vienkārši tad vēlme darboties, tad stagnēšana kaut kā varbūt dzen vairāk stresā, ka tu saproti, ka tu neesi neko darījis. Neskatoties uz jebko, tev gribās kaut ko, vai tur uztaisīt kādu ilustrāciju, kaut ko vismaz pamodelēt, pataisīt 3D animāciju, vismaz kaut ko darboties, lai tu jūti, ka tu kaut ko dari, nevis vienkārši atnāc tur pēc darba atsēdies dīvānā un skaties televizoru. Jo, tā. Man liekas, tas ir tāda kā izaicinājuma meklēšana. Vienmēr jau tur strādā pie kaut kā, tu atrod jaunāku, labāku veidu, kā kaut ko izdarīt. Ja tev ir darba devējs, tad viņš parasti nemaz neprasa to, ka tu kaut ko izdari jaunā veidā. Tad, darba vietā pie projektiem pastrādājot, tu izdari to tā, kā to dara citi. Bet man jau galvā ir, mājās atnākšu, pamēģināšu to jauno variantu. Tā ir tā savu izaicinājumu meklēšana, kas laikam man dzen uz priekšu, un kas pēc tam arī bija tāds laikam viens no dzenuļiem taisīt savus produktus, darīt to, kā to nedara visi. Jā, no darba ņēmēja puses skatoties, ir bijuši gadījumi, ka tu esi tajā algotajā darbā, tu saproti, ka varbūt tas ir aizgājis kaut kur ne tur, jau tev varbūt ir apnicis pēc gada, diviem, un tad tu saproti, ka tas nepiepilda radoši tevi. Jo labais variants ir tāds, ja tu esi, piemēram, darba ņēmējs, un ļoti daudz kompānijas, kur tiešām cilvēkiem viņi var izposties savā radošajā mākslas jomā, tiešām atrast to īsto vietu, un to piepildījumu arī gūtenī vietā. Darba ņēmējiem nav tāda problēma, kā padomāt, cik naudu atlikt pensijai vai cik naudu atlikt sociālajām garantijām. Tad vismaz pašnodarbinātiem tev pašam ir. Tev vismaz tagad jāmaksā ir minimālās iemaksas, bet ja tu, piemēram, gribi vai tu plāno paņemt kādreiz kredītu, tev bankā neuzskata par normālu cilvēku. Es nedaudz pateicu nepreizi, es esmu bijis darba ņēmējs. Es pastrādāju tāpat kā Oskars skolā. Un patiesībā laikā, kad es meklēju dzīvokli, tas izglāba mani. Es biju skolā varbūt uz trešdaļas lodi, labi, puslodes, bet es tur strādāju ļoti maz stundas. Un bankā, man vislielākie ienākumi ienāca no pašnodarbināšanās. Bet bankā uzmanību skatījās uz kaut kādu, nezinu, tā kā, vai jums ir kaut kāds vēl papildus darbs? Man ir skolas darbs. Un reiz, tagad runājam par īstajām lietām. Tā arī tā pati saruna par disciplīnu, vai tu spēj sev disciplinēt pietiekami daudz, lai tu atliktu to naudu, ko tu saņem, un tā kā mentāli to galvā paturēt, ka tā viss nepieder tev. Ka tā ir nauda, ko tu atliec nodokļiem. Vairākas reizes ir bijis tā, ka es atlieku to naudu, bet tad viņi savaigās. Un tā kā no sava nodokļu konta pazūd nodokļu naudu. Un tad, kad pienāk gada deklarācija, tad nodeklarē to ciparu, un tad tev parādās tas cipars, kurš to jānomaksā. Un tad sanāk, ja kādreiz man varbūt vēl bija bail zvanīt uz valsts ieņēmuma dienestu, jo likās, tā ir tāda
valsts iestāde, kur visi tiek dusmojās, ir laicīgi nenomaksāt. Tad ar laiku jau man bija tā, ka zvani, parunājies, jā, vai jūs varētu varbūt ļaut man maksāt pa mazākiem cipariem, bet ilgākā periodā, un to visu var sarunāt kā jau ar uzņēmumiem. Tur ir priekšā arī cilvēki, kas to visu saprot. Nē, es neesmu nekad meklējis savu tirgu. Tas tirgus ir kaut kā, vai tā niša, tā niša ir kaut kā laicīgi un organiski veidojusies, jo man ir kaut kā tā, ka personīgi es nevaru strādāt pie lietām, kas man neinteresē, un kaut kā ir vienmēr ņemt projekti vai darbi, kuri man pašu izaicina, un tad kaut kā tā tas pēc produkta vai projekta pabeigšanas vienmēr ir tāds tā kā gandarījums, jo tu esi strādājis pie kaut kā, kas tev patīk, un ir kaut kas, ko tu tā kā var parādīt sociālajos tīklos, un tad automātiski tas ir bijis kaut kas foršs. Cilvēki jau to pamanīja, tas ir kaut kas īpašāks, vai tīri vienkārši nav atstrādāts darbs, ko tu pēc tam aizmet viņu un viss. Ir tā, es parasti strādāju pie projektiem, kuriem man patīk parakstīties, ka es to esmu darījis. Un tad kaut kā cilvēki pamana, nāk pie manis un prasa vēl. Tas tā kaut kā organiski noticis. Mums ir mārketinga stratēģija, kur mēs strādājam ar influenceriem, ar youtuberiem. Un ir tā, ko sauc par affiliate marketing. Viņi uztaisa video par mums. Viņi ir ieinteresēti uztaisīt labu video par mums, jo viņi pēc tam par katru pirkumu dabūna procentu. Nozīmē, ka mums ir marketplace, kurā produkts stāv. Tur ir iespējams dabūt tādu kā referral linku, ko tu ieliec savā video. Ja no tā video atnācis ir uz pirkuma lapu pircējs, tad viņi dabūna 30-20% no pirkuma summas. Galvenie klienti ir globāli tikai Latvijā, man liekas, ka man ir Latvijā es saviem studentiem esmu izdalījis manus produktus un universitātēm. Ir pāris individuāli mākslinieki, kas ir nopirkuši no Latvijas, tas ir jauki. Bet pārsvarā ārzemēs, jā, Amerikā, visas lielās datorgrafikas industrijas tās, vai valstis tās arī ir, kur mums ir visvairāk pirkumi. Tā kā, jā, es laikam baigi par to nedomāju, tāpēc, ka nav tas mērķis taisīt tās ilustrācijas ar tādu komerciālu virzību, bet, kā jūs teicu, vairāk tīri priekš sevis. Un arī to, ko es gribu, jo, tā kā meklējot klientus ar ilustrāciju, tev gribot, negribot nākās sekot kaut kādiem tur vadlīnijām, ko tev klients vēlās. Protams, ka ir bijuši freelance darbi arī ilustrācijas saistīti ar komiksiem, kur var tās lietas apvienot, bet jā, es te varētu teikt, ka es neesmu tā baigi par nekādu mārketingu tur aizdomājies un tam baigi pievērsies, tāpēc, ka tā nav tā lieta ilustrācijā, kas man interesē, kā uztaisīt tur kaut ko, kas labāk pārdodās, kā uztaisīt kaut ko, kas labāk vairāk cilvēkiem patīk. Ņemot to vērā, es varētu teikt, ka varbūt es eju par tādu finansiālu viedokļu nepareizo ceļu, tāpēc, ka man tas veids, kā es taisu ilustrācijas, kā es viņas taisu, varbūt ne tik daudz cilvēkiem patīk. Un būtu labāk, ja es kaut ko tur mainītu un domātu, ka varbūt šādas ilustrācijas būtu finansiāli izdevīgāk zīmēt, bet tad tur vienam brīdim to var attapties, ka tu tādā corporate illustration stilā sāc zīmēt tas, kas visiem patīk, un tev ir ļoti labi daudz klientu, daudz freelance, bet varbūt tev pašam vairs neinteresē. Savu pirmo ilustrāciju grāmatu, gribot, negribot, viņi ir jāpārdod savādāk dzīvos starp grāmatu kastēm. Un tad jā, tā kā bišķiņ nesagatavot, varbūt ielicnī jomā, un tur ir, ja tu gribi nodarboties par grāmatu izdevniecību un kaut kur tomēr to grāmatu likt, nevis tikai sev zem galda, tad ir jādomā par mārketingu, kur viņu izplatīt, kā viņu varbūt reklamēt un kur vispār, ko darīt ar to produktu jau, kas ir ilustrācija grāmatas formātā. To es daru prātis kopā ar savu partneri Lieni Pavlovsku. Mēs esam uztaisījuši biedrību, šogad nodibinājuši ar domu tieši tā kā bīdīt mākslas projektus, izdevniecības projektus, izstādes un tādas lietas, kas ir vairāk tādas nekomerciālās. Tas viss, protams, ka ir
finansiāli neizdevīgi, balstīts uz kaut kādiem tīri savu iniciatīvu un vēlmi kaut kādas lietas radošas darīt, un ar cerību, ka tas kaut kādā veidā vienā brīdī kļūs jau tā kā patstāvīgāks organisms. Nevis tur tikai cerot uz fondu atbalstu, lai kaut ko vispār izdarītu. Mums bija vispār interesants. Mēs sākām to, izmēģinājām savākt finanses nevis caur fondiem, bet vairāk tādu crowdfundingu. Uztaisījām tīri tāpēc izdevniecības, lai nosaktu izmaksas tīri. Tad bija tas mārketinga iesaiste, tīri caur savu Instagram accountu, caur biedrības Instagram accountu reklamējot, taisot tur video previews un fundraisingam, ka tur varēs preorderot grāmatu, iespējams iegādāties ilustrācijas printus, un tādā veidā mums izdevās savākt pietiekami finansiālo līdzekli, lai sadrukātu to grāmatu, un attiecīgi tiem, kas pasūtīja to grāmatu, pēc tam arī viņas izsūtīt. Un pēc tam jau tas šogad vasarā tikai notika, tā kā baigā pieredze vēl un laiks nav pagājis, tad vēl mēs pēc tam paspējām piedalīties grāmatu tirgā Zīna festivālā Āgenskalnā, kur arī tā kā uz pārdošanu grāmatu likām. Un kaut kā tā tas iet uz priekšu. Nē, jo tas nav pelnošākais bizness vispār ilustrācija pati par sevi, man liekas, ja tu, protams, ja tu jau neesi tur kaut kāds established mākslinieks, kuru ilustrācijas tur pērk lielie ārzemju uzņēmumi vai laikraksti, tad es domāju, ka šobrīd, ja es nestrādātu to augoto darbu, protams, ka es ar savu ilustrāciju un biedrību, cik viņa šogad ir dibināta, tur tas nebūtu tik viegli, lai varētu izdzīvot, nāktos, jebkurā gadījumā darīt kaut kādas freelance lietas, kaut kādu projektu darbus. Jā, protams, ka ir tā sajūta, ka tiek izdots Latvijā ļoti daudz bērnu ilustrāciju grāmatas, un tur ir daudz ilustrātori, kas ar to nodarbojās, bet vai tas tā kā viņi pilnībā nodrošina sev to iztikt tikai, jo tas tirgus tāpatās ir lokāls un varbūt tas ir bišķiņ pa šauru, lai nodrošinātu ļoti daudz māksliniekiem darbu. Tāpēc ir tāds pulks ar 5-10 māksliniekiem, kas zīmē tās ilustrācijas grāmatas, un tad tur, gribot, negribot, visus 300-400 tur nepabarosi no viena uzņēmuma. Šķiet, jārada ir arotbiedrības tam, jo mākslinieki paši jau nenāk no. Parasti mums mākslas skolā mums nemācīja biznesa pamatus vai kā pārdot savus darbus. Mums mācīja kļūt par māksliniekiem, un tad, tā kā saņemies, tu tā kā nepelnīsi ar to, ko tu tagad dari. Tagad atrod. Mainīt paši iniciatīvu. Tas ir kaut ko darīt, kā Mārtiņš ar savu uzņēmumu, vai kā mēs tik mēģinām biedrību sāk izdot savas grāmatas. Man tā kā laikam pretēji Oskaram ir, es mēģinu kaut kā monetizēt jebko, ko es tā kā savā galvā, ko es esmu izdarījis, visu savu māksliniecisko pieredzi, skillu, kaut kā ar to nopelnīt. Un tajā mirklī, ja es skatos, ka man galvā ir projekts, kurš veidojās jau, jo viņi visu laiku veidojās, un es redzu, ok, ar to nevar nopelnīt, es viņu jau tā kā nolieku zemākā kategorijā. Tā bija izstāde nevar uztaisīt. Un es nevaru uztaisīt, es neuztaisīšu izstādes nekad. Droši vien grāmatas arī nevarēšu, jo tas automātiski tā, to nevar pārdot, viss, kas te. Es nezinu, es tam arī nevarētu piekrist, jo droši vien, ka jaunajai paaudzei ir nedaudz cita tā enerģija. Mēs jau tā kā nākam no laikiem, kad tā kā tev nemācīja, ka tu vari būt uzņēmuma vadītājs. Tu vienmēr mācīji pakļauties kādam, vai tu uzaugi ar domu, ka tu strādās pie kāda. Un tas arī tā kā paliek tev pakausī visu pieaugušo brīdi līdz brīdim, kad tas tiek tā kā pēkšņi sarauts. Un tā kā, es arī varu pats pelnīt savu uzņēmumu. Bet vēl viena lieta, ko es tā kā gribēju pieminēt, ka tāda uzņēmēja darbība un uzņēmība nav pašsaprotama arī no tāda skatu punkta, ka tas nav vienkārši. Tas sākumā varbūt šķiet ļoti forši un liberējoši, tas, ka tu esi pašnodarbināts, tev ir brīvs grafiks, tu dari, ko tu vēlies, paņem projekts, kas tev patīk. No otras puses, tas uzliek tādu kā mentālu slogu, ko varbūt 20 gados tu nesaproti vai tā kā līdz galam nepamani. Bet ap 30, 35 nāk visas izdeguma pazīmes, tu esi paņēmis pat daudz, tev ir tā kā, vēlme, ok, man ir jāizvelk līdz šim mēnesim, ir paņem vairāk darbs nekā
nepieciešams. Un vēl viena lieta, ko jāiemācās, ir novērtēt savu darbu, novērtēt savu laiku, cik tu esi vērts. Un bieži mēs, manuprāt, nenovērtējam savu veselību vai savu laiku pietiekami augstu. Un tādā veidā tiek upurēta mūsu paša veselība. Nāk visi stresa pazīmes, izdeguma pazīmes, un beigās nesaprotu, kas notika nepareizi. Kā tu esi labu ciparu uzlicis, bet puse aiziet nodokļos. Ir noteikti vieglāk, ņemot vērā to, ka mums ir klientu skaits krietni lielāks nekā to mēs varētu, piemēram, darīt Latvijā. Ir vieglāk uzlikt tādu kā konkurēt spējīgu ar Eiropas cenām ciparu, bet ir arī, protams, savi izaicinājumi. Ņemot vērā, ka mēs esam uzņēmums, es sev izmaksāju bieži vien mazāk algu nekā maniem kolēģiem un maniem darbiniekiem. Jo man gribās viņiem maksāt tieši tikpat, cik viņi, piemēram, saņemtu kādā no lielajiem uzņēmumiem, Eiropas uzņēmumiem. Man gribās to tādu man patiktos, kad tādi mazie uzņēmumi vai uzņēmumi vispār Latvijā celtu cenas augšā un novērtētu savu darbinieku laiku un viņu prasmes, nevis censtos pretējo, dzīt cenas zemāk, meklēt pēc iespējas aizstājamākus darbiniekus. Tas nekādā veidā neuzlabo darba tirgu. Konkurence ir lielāka, tāpēc ļoti svarīgi atrast nišu, kurā tu spēj konkurēt. Ir traki, ja tu atrod tik lielu tirgu, kurā tu esi pavisam maza sastāvdaļa un īsti neizcelies ne ar ko īpašu. Bet es vairāk domāju par tiem izaicinājumiem, ir tie, ka vispār jau šobrīd izaicinājumi ir tādi, kad cenas ir augušas visam, pakalpojumu izmaksas palielinās un tad sanāk arī celt savu produktu cenas, un to ir jādara pēc iespējas bez no hard feelings vai just business. Tu nevar tā mīnstināties pacelt savu produktu cenu vai savu laika cenu vienkārši tāpēc, ka, tu jūties slikti par to, ka tu savu darbu, novērtēji augstāk. Ir vienkārši jāpielāgojas situācijai, jāpielāgojas tam, ka mēs esam šobrīd tādā ļoti krīzīgā momentā, kad cenas ir augstas un kredīta cenas ir augstas, viss ir augstas, un tad ir automātiski vienkārši jāpieņem bez mīcināšanās to, ka tagad ir inflācija tik un tik, es tieši tikpat paceļu arī savu pakalpojumu cenas. Tas ir apmēram varbūt ar to ilustrāciju arī, ko gribās arī sasniegt, ka tu neseko tam visam, jo, ja tiklīdz tu ielasi tādā darba tirgus mašīnā, tev tomēr ir tas, kā jau es minēju, jāseko kaut kādām klienta vēlmēm un tirgus trendiem un tā unikalitāte un individuālisms, man liekas, ka man personīgi svarīgāks, kad tiekties vairāk pēc tā, un ar cerību, ka varbūt tas pēc tam arī būs varbūt kādu finansiālu labumu ienesīs, bet tas nav tas pašmērķis gūt to finansiālo, bet drīzāk to individuālo unikalitāti visā tādā. Mūsu produktiem bija labs arī stāsts. Bija tā, ka es uzsāku savu produktu izveidi 19. gadā, tieši kad sākās Covid krīze, tad arī pieauga interese par 3D programmām māksliniekiem. Tas arī bija laiks, kad parādījās vai kļuva populārs tas, ko sauc par NFT art. Tas, ka tu pēkšņi vari savu digitālo mākslas darbu pārdot kā unikālu mākslas objektu vienam piederošam cilvēkam. Tad tas viss kriptovalūtas nāca popularizēja to vēl visu. Tas nāca kopā ar to. Bet tas arī dzina mūsu produktus uz augšu, jo mēs piedāvājam instrumentus 3D programmām, kas ļauj izveidot skaistu mākslas darbu ar vienu klikšķi. Un tad mums ļoti labi tas sagāja kopā ar to visu scēnu, pieauga popularitāte tādiem māksliniekiem kā Kiwi. Viņi arī izmanto mūsu produktus. Manuprāt, arī viņa mākslinieki stājas priekš viņa darbus, izmanto blenderi. Tas, manuprāt, vismaz manā
specifikā diezgan popularizēja to lauciņu, kurā es strādāju. Un tas ir, vismaz man nācis ļoti pozitīvi pa labi. Un arī tas, ka daudzi digitālie mākslinieki varēja atļauties vairs nestrādāt uzņēmumiem, kur viņi tā kā pielāgojās kāda klienta vai vēlmēm. Un viņi ar šo digitālu, ar to NFT varēja paši veidot savu unikālo mākslas darbu, un viņi zināja, ka ar to var nopelnīt, un ar to iespējams, ka viņi var tā kā dzīvot arī atlikušo savu mūžu, tikai darot to, kas viņiem patīk. Es teiktu, ka man kā digitālajam māksliniekam ir priekšrocība tāda, tas, ka esmu priekšā datorgrafika un 3D un animācija. Tas ir tas, kas ir patiešām kādam nepieciešams tādā darba tirgu. Ar tādu nedigitālu, analogo mākslu, tad man liekas, ka tas ir atkal pilnīgi cits lauciņš. Tur arī tā interese droši vien, kad aug par to, arī par ilustrāciju, kas tādā ņemot vērā digitālā ilustrācija un tāda analogā ar roku zīmētie darbi, tie arī, protams, ka tiek novērtēti, bet pilnīgi savādākā veidā. Tajā mirklī, kad jūs strādā digitāliem instrumentiem, tu vari pielāgoties dažādām industrijām. Meklē speciālistus vai visdažādākajās industrijās patiesībā var strādāt. Sākot ar izklaides industriju, filmu industriju, spēļu industriju, kā Oskars strādā. Tur ir pieprasīts, tur ir pieprasījums. Un bieži vien arī šie mākslinieki, kas pārzina digitālos rīkus, ir arī multidisciplinārāki. Viņi varbūt arī prot nedaudz programmēt, nedaudz varbūt saprot skaņu dizainu un video apstrādi. Un tādi cilvēki ļoti tiek novērtēti. Tādi, kuri prot savu nišu, bet viņi arī tā kā nedaudz pārklājās ar citiem tiem skilliem. Ar tādiem vieglāk komunicēt, ar vieglāk kaut ko sarunāt, jo tu jau tā kā zini, par ko tu runāt. Ar vairākiem cilvēkiem var runāt jau tādā vienā līmenī. Ja tu ar savu mākslas tādu akadēmiskajām zinībām ienāc tajā digitālajā vidē, tur ir milzīgs potenciāls tādiem cilvēkiem. Jo tu jau vari strādāt arī patiesībā, autorūpniecībā industrijā, un tu vari strādāt medicīnas industrijā, kā es nostrādāju labu laiku, kāds 10 gadus. Militārajā industrijā var mierīgi strādāt, kur es arī pastrādāju kādu laiku. Es strādāju apmācības, virtuālās realitātes digitālās apmācības simulātoru jomā, kur mēs ar savu uzņēmumu piedāvājam tādas kā datorspēles, bet priekš mediķiem. Nē, tas bija Zviedrijā, Šveicē un Vācijā. Ļoti līdzīgi, ko dara Exonicus, bet mēs taisījām arī mēs taisījām arī hardveru un visu spēles pašas spēļu dzini. Un bija baigi interesanti redzēt, kā es tikko no Mākslas akadēmijas varu automātiski tā kā pielāgoties tām visām nepieciešamībām. Un tas bija baigi forši. Un tas dod arī tādu, ka, ja man varbūt kādreiz ģimene teica, hei, mums ģimenē ar vienu mākslinieku pietiek, kā brāļi, tagad jūs programmēt, un tas man deva tomēr tādu kā patīkamu pārliecību, ka, hei, es kā mākslinieks arī varu nopelnīt ar šo. Labi. Es te piecelšos.